Emocionālās veselības otrais pamatelements – atklātība. Ko man ir svarīgi atzīt sev, kādus jautājumus uzdot, lai virzītos uz emocionālu labsajūtu. Domājot par emocionālo veselību mūsu ikdienā, darbā, personīgajā dzīvē, protams, pirmā lieta, kas mums nāk prātā, ir līdzsvars. Taču līdztekus līdzsvaram un tam, no kā sastāv šis koncepts, ir vērts paskatīties arī uz apstākļiem, kuros mēs līdzsvaru meklējam, apstākļiem, kuros mēs varam piedalīties, lai savu emocionālo veselību veicinātu. Daudz strādājot ar dažādām kompānijām, dažādās nozarēs, es esmu sapratusi, ka veselības aprūpe ir tā joma, kur emocionālās veselības tēmā ir jāiekļauj šis radikālās atklātības koncepts. Tas ir koncepts, kas fokusējas uz diviem līmeņiem. Pirmais – runāšana, otrais – rūpe. Cik ļoti tas man kā cilvēkam rūp. Tātad, man var rūpēt ļoti personiski, un man var būt absolūta vienaldzība. Es varu paust vārdos tieši, un es varu noklusēt. Un tikai no mums ir atkarīgs, kuru līmeni no šiem mēs izvēlamies. Ideālajā variantā tam būtu jābūt šim radikālās atklātības kvadrantam. Iedošu arī 4 pamat ieteikumus, taču vispirms paskatīsimies, kas notiek citos kvadrantos. Pirmais, kad man rūp no sirds un rūp ļoti personiski, tieši tā kā tam būtu jābūt radikālās atklātības kvadrantā, taču es klusēju. Šajā kvadrantā parasti tā tiek dēvēta par diplomātiju, absolūto diplomātiju. Tātad man rūp, bet es cilvēku neuzrunāju, es atgriezienisko saiti nesniedzu, es klusēju. Un šī klusēšana var attiekties gan uz maniem kolēģiem, ar kuriem es ikdienā strādāju, gan uz maniem klientiem, kuri man patiešām rūp un no sirds rūp. To dēvē par postošo empātiju, kas nodara pāri visvairāk mums kā cilvēkiem, jo mums nav iespējas vai sajūtas, ka mēs varam savu rūpu paust. Ar otro, ar manipulatīvo nepatiesumu, kur mēs klusējam un mums ir vienalga, patiesībā strādāt ir visgrūtāk. Tie ir gadījumi, kad mēs gan iekšēji kolektīvā nevēlamies, negribam piedalīties, jo mums ir vienalga, gan mēs arī klusējam par šo te vienaldzību un attiecīgi nedz mūsu līderi, nedz komandas vadība, nedz pārējie komandas cilvēki var saprast, kas tad patiesībā notiek, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam iesaistīt. Savukārt attiecībā uz klientiem, kuri nepārprotami nāk pie jums aptiekā meklēt palīdzību, meklēt empātiju, jeb rūpi, šī attieksme rādās kā absolūts augstums, vēsums, nevēlēšanās un vēl cita veida vārdi, ko klienti aptiekā farmaceitiskā aprūpē parasti lieto savās atsauksmēs. Viņš tāds vēss bija. Nedz īsti runāja, nedz arī es redzēju verbāli vai neverbāli ar ķermeņa valodu kādas izpausmes, ka šim cilvēkam rūp. Ekspertu kultūrā savukārt mēs visbiežāk ieraugām to, kas apvieno sevī vienaldzību, tātad nekādas rūpes par apkārt notiekošo, par maniem klientiem, par maniem kolēģiem, principā vienalga, ja man ir svarīgi. Man būtiskās lietas, un es arī uzrunāju aktīvi un tieši un stāstu šo te savu vienaldzību. Šajā gadījumā to sauc par nepatīkamu agresiju. Un arī, ja mēs paraugāmies uz klientu atsauksmēm, paraugāmies uz kolēģu iekšējo sajūtu, dažāda veida pētījumos, kur tiek analizēta gan organizācijas iekšējā temperatūra, jeb noskaņojums, gan arī dažāda veida atsauksmēs no klientiem, sākot no NPS vai cita veida metodēm. Mēs ieraugām, ka šī vienaldzība, kur atklāti arī tiek pausta,
visbiežāk arī tiek raksturot ar vārdiem agresīvs, nepatīkams, nejauks, vēss, uzbrukošs, augstprātīgs. Tātad arī tas būtu tas, no kā mums būtu jāizvairās mūsu aptiekas vidē. Tātad gan atgriezeniskās saites sniegšana iekšēji, gan komandas veidošana iekšēji, gan kopējais organizācijas noskaņojums, organizācijas kultūra būtu virzāms uz šo te personisko rūpi un atklātības kultūru. Tātad uz to, ka mēs varam sniegt savu atgriezenisko saiti tieši, nebaidoties un patiesu un paust to no personiskās rūpes skatu punkta. Savukārt attiecībās ar klientiem šī rūpe, kas pāraug jau empātijā, par ko mēs runāsim kādā no nākamajiem video, būtu jāpauž skaidri, atklāti un ar dažādām mums pieejamām metodēm, lai klientam būtu sajūta, ka šeit pie mums ienākot, mēs visi kopā, visa mūsu komanda, turam rūpi. Pirmais un galvenais uzdevums, lai virzītos uz atklātības kultūru iekšēji un uz āru darbā ar mūsu klientiem, patiesībā ļoti vienkārši. Tas ir jautājums par emocionālo veselību, un par emocionālo veselību man personīgi, es esmu atbildīgs tikai es pats. Tātad pirmais un galvenais sāc ar sevi. Un, lai mēs sāktu ar sevi, mums ir jāpaskatās uz mūsu iekšējām pieredzēm, tās jāpāanalizē un jāatbild uz dažiem būtiskiem jautājumiem, uz šiem lielajiem būtiskajiem jautājumiem. Nu, piemēram, kas ir tavas vājās vietas un kas ir tavas stiprās puses iekšēji komandā un darbā ar klientiem? Tie ir tie lielie, nopietnie jautājumi, lielās nopietnās patiesības, kurās mums ir jāpaskatās uz iekšu, uz sevi, lai varētu virzīties tālāk un domāt par sevis attīstību. Kādus jautājumus mēs sev varam pajautāt? Mēs varam pajautāt, kas ir mani lielie izaicinājumi? Izaicinājumi kā cilvēkam, izaicinājumi kā farmaceitam. Vai es jūtos labi vietā, kurā es strādāju? Un vai es varu palīdzēt justies labi sev un arī cilvēkiem, kas ir man apkārt? Uzlabot komandas darbu, uzlabot organizācijas iekšējo kultūru. Vai darbā ar klientiem es zinu, kas ir jādara? Vai es protu strādāt ar klientiem dažādos aspektos? Gan farmaceitiskajā aprūpē, gan arī klientu apkalpošanā, jeb klientu pieredzes nodrošināšanā. Galu galā, vai es to pats vēlos, vai es gribu strādāt ar klientiem? Vai es protu vadīt konfliktu situācijas, kas nenoliedzami darbā ar klientiem ir viens no būtiskiem aspektiem, kas ir jāņem vērā. Un darbā ar klientiem un konfliktu situācijām, ko es iesāku ar stresu, kas nonāk manī, ar emocijām, kuras man ir jāmācās vadīt. Lūk, daži no jautājumiem, kurus mēs varam pajautāt sev ikdienā. Lai uz šiem un citiem jautājumiem atbildētu un virzītos radikālās atklātības kvadrantā, kur mēs varam, spējam un gribam runāt tieši, paust tieši un ar rūpi to, kas mums ir svarīgs, iedošu 4 norādes, 4 virzienus. Pirmais – būt atvērtam un godīgam pret sevi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir jāapzinās savas emocijas, savas vēlmes, savs šī brīža iekšējais stāvoklis, kam un cik es esmu gatavs, un jācenšas šis stāvoklis izteikt. Vispirms sev, jebkādā veidā, vislabāk rakstiski, vai varbūt izstāstīt vispirms skaļi sev, pēc tam draugiem, kolēģiem, vadītājiem, cilvēkiem, kam mēs uzticamies un esam gatavi runāt par savu personisko attīstību. Otrais – respektējam citus. Mēģinam saprast, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, ir tiesības uz savām pieredzēm, vērtībām, attieksmēm,
Un mums ir jābūt gataviem tās uzklausīt un saprast. 3. Izvairīties no spriedelēšanas. Mēģinam pieturēties pie atvērta dialoga, kurš ir par būtisko, par svarīgo, ne virspusējo. 4. Saprotam, kad un kādus jautājumus uzdot sev vai citiem, jo tieši mūsu intuīcija, mūsu pieredze ir tā, kas var mums ļaut iedziļināties un īstajā brīdī pārunāt īstos jautājumus, par tiem domāt, tos saprast. Un atcerēties, ka mums ir svarīgi ievērot citu cilvēku komforta līmeni, turēt par cilvēkiem rūpi ar dziļu izpratni un empātiju. Šajā reizē ir bijis ļoti daudz jautājumu. Ir vērts pašķirt atpakaļ, paskatīties, padomāt, bet šeit vēl viens. Padomājiet, kas jums ir šī rūpe, ko jums nozīmē turēt rūpi, un no otras puses, vai jūs varat iedomāties, ko rūpēties nozīmē jūsu kolēģiem, jūsu komandai,